Labvakar, cienījamie skatītāji, turpinot sarunas par laknēm, turpinot sarunas par to, kas šobrīd notiek medicīnā, es esmu uz sarunu aicinājis Daci, vārds mainīts, un arī seju jūs neredzēsiet, bet tas ir tikai tāpēc, ka, lai cilvēks justos droši un lai viņš var runāt to, ko viņš tiešām redz un to, ko viņš zina, nevis to, ko pieprasa valdība. Labvakar, Daci. Labvakar, Edgar. Nu, izstāstiet savu pieredzi ar cilvēkiem, kas ir pieņēmuši šo iniciāciju kultā, kas ir lietojuši šīs labvēlīgās substances, jā, un kas no tā viss ir iznācis? Jā, esmu mediķis ar ilgadēju darba pieredzi, strādājusi tādās iestādēs, kur man ir bijusi saskarsme vispār ar vīrusu infekcijām, dažādām citām problēmām. Principā veselības aprūpē esmu ilgstoši. Un tādēļ varu lepoties ar savām zināšanām, ar savu darba pieredzi. Un tas ir tas, kas man ir devis tādu motivāciju un cilvēku aprūpē vispār, jā, jo man ir ļoti svarīgs cilvēciskais faktors vispār medicīnā un veselības aprūpē. Un pienākot šim visam laikam, afēras laikam, ko es jau uzreiz varu nosaukt kā afēru, jā, jo uzreiz bija skaidrs, ka tā ir afēra. Man tur absolūti nebija nekādu šaubu. Jā. Jo praktiski saskaroties ar to pirmo info, kas nāca no Ķīnas, dokumentālā filma, kurā tika ļoti pompozi parādīti skati ar kliekšanu, ar mirušiem cilvēkiem, ar tādām situācijām. Un atvainojiet, un operators skrien pakaļ ar kameru, jā, tur, kur ir ļoti bīstama infekcija. Es noskatījos 5 minūtes, un tad man bija doma, ar kādu mērķi tas tiek rādīts. Nu, protams, kad nāca informācija par to, ka ir glābējs, vakcīna, nākamā doma man bija tā, ka tas, bizness, nu, skaidrs. Bizness ir bizness, bet šai visai lietai bija diezgan mērķis pavisam cits, nežēlīgs, ļoti nežēlīgs, cinisks, cilvēka tiesību pārkāpums, viennozīmīgi. Sākumā droši vien, ka man bija šī sajūta, protams, par vīrusu kā tādu, es saprotu, iespējams, ka viņš ir bīstamāks, iespējams, kad ir jārēķinās ar to, jā, un cilvēkiem jābūt ir uzmanīgiem, jā, bet ar katru soli, kad nāca valdības lēmumi, tieši valdības lēmumi, par to, kā mēs rīkosimies, kā mums jārīkojās, kā mums cilvēki ir jānorobežo, jāliek maskas, par maskām vispār runājot, jā, tas bija, man uzreiz bija reakcija, pretreakcija, kas absolūti neiet kopā ar cilvēku imūnas sistēmas stiprināšanu. Jā, bet tas neiet kopā arī ar fiziku. Nu, absolūti ar fiziku neiet kopā, un man vispār nekas negāja kopā, gan kā speciālistam, gan kā mediķim, jā, gan arī tīri no cilvēciskās sajūtas, jā, jo intuīcija man arī diezgan stiprā puse, kad es diezgan ātri to sapratu. Un, protams, pēc tam jau sākās viss smurks ar to, kad, kāds mērķis bija šim visam procesam. Īpaši gribu uzsvērt to, ko es sapratu ļoti ātri, ka vakcīna, tā nav vakcīna, un atnākot dokumentiem, pavada dokumentiem kopā ar vakcīnu,
izlasot sastāvu, bija tāda pretreakcija, par ko manī nostājās milzīga pretreakcija. Zinot šo sastāvu, droši vien, ka šobrīd mēs neiedziļināsimies tajā sastāvā, jo ļoti daudzās vietās arī, protams, bija šī informācija sniegta, jā, bet, nu, protams, šie vārdi par to, ka tas satur šimpanzes adenovīrusu, kurš ir iestādīts vienkārši runājot cilvēka embrija, embrija, par cilvēku nebija runa, bet embrija nieru šūnā, jā. Un kas mani fascinēja vēl vairāk, ka nerunājot par to, ka tur bija vesela tabula ar blaknēm, reālām blaknēm, pēc biežuma, jā. Nu, tas bija tā kā pilnīgi normalitāte, jā, ar ko būtu jārēķinās. Un, respektīvi... Un tā blakne bieži vien bija nopietnāks par to pašu to saslimšanu. Pilnīgi. Un realitāte ir tāda, kad izlasot šo visu pavadu rakstu, jā, kas bija tur rakstīts, jā, par utilizāciju. Respektīvi, tur bija rakstīts tā, ka bīstams apkārtējai videi, un tu nedrīksti mest kopējā konteinerī, ja tev paliek kaut kas tur pāri, ir īpašos apstākļos jānorisinās utilizācijai, jo šis šķidrums satur ģenētiski modificētus organismus. Jā? Organismus, jā. Nevis to daļas. Jā, tur ir GMO. Tieši arī skaidri un gaiši ir rakstīts, jā? Ģenētiski modificētus organismus, jā? Bīstams videi. Apkārtējā vidē viņi izmest nevar putniem, dzīvniekiem. Tas tieši ir kaitīgs cilvēkam, injicēt to vienmēr var. Pilnīgi mierīgi. Mani vispār šokēja tas fakts, kādā veidā vispār praktizēja vakcināciju, jā, kā jebkurā iespējamā vietā, kur tik viņu var centros, visur kur, ja līdz šim vakcīnai bija jāstāv noteiktos grādos, par ko mēs varētu arī runāt to, kad atvainojiet tādos grādos tur bioloģiskus materiālus, nevis vakcīnu, jā. Un epidēmijas laikā mēs nekad vakcīnu neveicam, jā, kas arī ir dīvains pasākums, jā. Ne tikai šie visi faktori, jā, pieminēšu arī situāciju, jā, ja mēs esam aizgājuši runājot arī, kādiem pacientiem mēs drīkstam šo vakcīnu veikt, jā, pilnīgi visiem bez izņēmuma, pilnīgi visiem. Nu, tik daudz faktoru, ar kuriem es saskāros, arvien vairāk man atvēra acis, un arvien vairāk bija grūti dzīvot tajā vidē, strādāt tajā vidē, kad mums lika par pienākumu katram cilvēkam, katram pacientam piekrist, lai viņš šo vakcīnu veiktu. Respektīvi viņam pierunāt. Jā, tieši tā. Uz ko es ļoti, ļoti arī protestēju, tas manī vispār iekšā bija tāds gan manī pašā, gan arī to, lai es varētu vispār reāli cilvēkam kaut ko pastāstīt, ja, kas tas ir īsti. Ja. Vēl fascinējošs fakts par to bija, ka mums atsūta nolikumus, informāciju. Procesā man fascinēja visvairāk bezsimptomu saslimšana. Šis vārdu salikums, ja, ko es gribēju šobrīd piebilst. Ja, ja, tā kā, mācīja, ka slimība sastāv no simptomiem. Tieši tā. Jo, nu, saprotiet, katrs process, katrs likums, tā kā vadlīnijas, kas tika liktas veikt mediķiem, ja, šajā visā procesā, nu, viņas vienkārši ir absurdas. Viņas neiet kopā ar cilvēka nefizioloģiskiem procesiem, nu, absolūti, ja, tas man bija pilnīgi skaidrs. Bet tas ir interesanti, ja jūs minējāt vadlīnijas, ja, tad faktiski pa 30 gadus pēdējos mediķi strādā pēc vadlīnijām. Jā. Viņas lēnā garā tiek pieredināti,
Ka vadlīnijas ir pāri visam, domāt vairs nevajag. Jā. Ja, un tad var būt, ka tas ir arī atbilde, šī ir atbilde, kāpēc tās vadlīnijas bija vajadzīgas. Ne jau tāpēc, ka drošāk, ne jau tāpēc, ka tur var iztiesāt gadījumus, bet tāpēc, lai viņi nedomātu. Jā, vadlīnijas tik absurdas un muļķīgas vadlīnijas, lai tikai piespiestu cilvēku vakcīnu veikt, diemžēl, bet to es varu šobrīd patiešām, es varu to nosaukt par bioloģisko karu. Cinisks, nežēlīgs, bioloģiskais karš, kā jau minēja, cilvēku tiesību pārkāpums, jo murgs pēc tam sākās, kad notika piespiedu šī vakcinācija, jeb injekcijas veikšana, Un manā praksē nāca cilvēki ar psiholoģiski tiešām sagraut nervu sistēmu, kuriem vienkārši viņi sēdēja un gaidīja kaut kādas 10 minūtes, vēl pagaidiet. Bija tiešām cilvēki, kas negribēja to darīt. Viņiem bija vienkārši jāsagatavo sevi psiholoģiski. Es nespēju vienkārši mierīgi uz to visu skatīties. Tas bija tiešām ļoti smagi. Labi, cilvēki piekrita, es neko nesaku, ko? Sākumā ļoti es pret to pretojos un patiešām mēģināju pastāstīt cilvēkam, lai tiešām viņš pārdomā un izdomā, bet, manā darba kolektīvā man nav noteikšana, tad, es tur neko nevaru izdarīt, Tas ir viennozīmīgi. To nosaka vadība, to nosaka vadošais speciālists, kas to dara. Protams, sākoties visam šim procesam, veselības aprūpē strādājot, iepazinu cilvēkus maksimāli ar viņu visām diagnozēm, iepazinu cilvēkus, savus pacientus, lai secinātu, ka vakcīna reāli nodara milzīgu postu, milzīgu. Un ko es gribu pateikt, ka diemžēl šis milzīgais posts, ko izdara šī injekcija, tas ir neatgriezenisks. Diemžēl, jo secinu to, ka tā ir šūnu gēnu terapija, viennozīmīgi. Viņi izmaina DNS? Tieši tā. Jo mēs saprotam, ka mūsu svarīgākais materiāls organismā ir šūna, tas ir mūsu pamats, tā ir mūsu uzbūve, un ja katru mazāko šo mūsu svarīgāko organisma daļiņu sabojā, izmaina viņa DNS, tad ir skaidrs, ka ieslēdzās posmu pa posmam. Mēs esam vienots veselums, organisms ir vienots veselums. Un ieslēdzās posmu pa posmam šī visa smagā situācija, kas arī veicina līdz pat organismu bojājai. Tikko pat parādījās informācija par to, kāpēc ir jāēd kukaiņi. Kukaiņi satur, aizmirst to hormonu nosaukumu, bet tas ir viens no anaboliem hormoniem, ko lieto arī kultūristi, bet viņš stimulē šo gēnu faktiski izmaiņas, viņš stimulē šo DNS pārrakstīšanu. Un tas ir vēl viena sastāvdaļa, kāpēc šai visai cirkam, kas šobrīd notiek, kaut gan par cirku to var nosaukt tikai tā. Zināt, es teikšu tā, ka šis ir ļoti smags cirks, diemžēl. Šis viss process ir tik smalki pārdomāts, plānots no visām pusēm, lai cilvēki vienkārši iznīcinātu sevi paši. Un tas ir pats smagākais, ka paši savā starpā tiešām nežēlīgi sāk konfliktēt, tuvākie cilvēki un tam līdzīgi. Tas ir tiešām murgs, vismagākais, bet ļoti perfekti un smalki pārdomāts process, lai
patiešām to cilvēku iznīcinātu. Un te vairs patiešām neiet runa par biznesu. Ja? Jā, bizness noteikti viennozīmīgi teikšu, ir labs, jā. Man ir ļoti žēl un ļoti skumji par to, ka šajā biznesā iesaistās mūsu pašu cilvēki, kolēģi, jā. Diemžēl, bet teikšu tā, man šādu naudu nevajag. Un viņi faktiski pārdod savu dvēseli par tiem grašiem, ko viņi dabū. Tieši tā. Es patiešām esmu, pat varētu teikt tā, ļoti pateicīga savam organismam, savām smalkajām šūnām, kā es arī saku, ja, kad ir šī intuīcija un šī sajūta. Nē, kaut kas nav riktīgi, posmu pa posmam, un tu reāli saproti, kas arī notiek. Un ir tik nenormāli sāpīgi redzēt un saprast, un tas ir jāpieņem, jā, kurš cilvēks un savs pat tuvākais cilvēks izvēlās to, ko viņš izvēlās. Bet iet runa par to, ka cilvēkam tiek izmainīta psihe, domāšana, un attiecības vienam ar otru ir pilnīgi sabojātas, cilvēki attālinās, sašķeļās, tāds arī bija mērķis. Tāds arī ir tas smalkais mērķis. Bet tas jau ir tāds, diezgan redzams šobrīd, ja? Jā. Sākumā citāti špricēšana, pēc tam nāk, teiksim, dalīšana cilvēku kastās, ja, špricētie, nešpricētie, pēc tam Ukraiņi, Krievi, ja, tagad ir vēlēšanas, nevēlēšanas, ja. Visu laiku mēģina tagad pieminekli nogāzt, tagad ir latvieši, Krievi atkal. Visu laiku mēģina kā tos cilvēkus sarīdīt. Jā, un protams, diemžēl, runāsim par tādiem globālas plāniem, jā, viņiem ir izdevies, diemžēl ļoti skumji, bet viņiem ir izdevies ļoti daudzas ģimenes izšķirt, būsim godīgi, es pati personīgi zinu, jā, kur ģimenē sadalās domstarpības par šo vakcīnu un nozīmīgumu un tam līdzīgi, un vispār tātad kolektīvos, mobbings, bossings, ja mēs gudri runājam. Ļoti, ļoti skumji skatīties un saprast un redzēt, kā cilvēkiem izmainās domāšana. Ir cilvēki, kas tam nav noticējuši. Un ir cilvēki, un man ir pacienti manā praksē bijuši, vecāka gada gājuma cilvēki ļoti labi saprot, kas notiek, un neļauj sev to darīt. Bet, diemžēl, tikpat labi es zinu arī kolēģis un pazīstu arī kolēģis, kuri patiešām ir noticējuši šim zinātnes šedeuram, teiksim tā varbūt. Zinātnē? Jā, tieši tā, zinātnē. Un nošpricē visu savu ģimeni, visu savu apkārtni. Pilnīgi un absolūti. Ļoti skumji, bet fakts. Un tāpēc arī manā gan mediķa praksē, gan arī tuvākajiem cilvēkiem, diemžēl, ir bijuši konflikti un tā tālāk. Un tas ir ļoti, ļoti smaga situācija. Es nekad iepriekš nebiju iedomājusies, kad vispār kaut kas tāds reāli var notikt. Brīžiem pat, nespēju pieņemt šo situāciju. Ja? Tas ir dramatiski, ja? Un kā es gribu pateikt, varbūt ir karos, ka tu zini un redzi reāli pretinieku, bet šeit nāk savs cilvēks, savs tautietis, tam, kuram te būtu jāizsargā. Es esmu dziļi sašutusi par policiju, es esmu dziļi sašutusi par daudziem kolēģiem. Bet Levita kungs jau sākumā teica, ka tas ir hibrīda karš, ka tas nav parasts karš, ja? Nu jā, tieši tā. Kas ir tas, ko jūs vēl esat redzējusi no šīm reakcijām, no blaknēm, varbūt? Mirušos? Jā. Man personīgi, es varu pilnībā droši pateikt, tātad šī nav vakcīna. Šī patiešām nav vakcīna. Šīs injekcijas mērķis ir pavisam cits. Kāds ir mērķis? Tātad es jau teicu, ka tiek iznīcināta organisma galvenā
pamatvērtība šūna, izmainīts viņas, tātad, ja mēs gudri runājam, DNS, jeb viņas darbības stāvoklis, jeb vispār viņa tiek iznīcināta, ja, pati mazākā šūna, un līdz ar to tiek ieslēgts paša iznīcināšanās process organismam pašam, diemžēl. Un tas tiek velk līdzi katru posmiņu pēc posmiņa, ja, un cilvēkiem būtībā ļoti ir dažādas šīs reakcijas, ja? Bet es no savas pieredzes pateikšu konkrētas lietas, ja? Ar ko es esmu saskārusies, un varu tikai apstiprināt to, ka vakcīna nav tā, kā ir citas vīrusu vakcīnas, bet kas notiek pēc šīs injekcijas ar cilvēkiem, cilvēku veselību. Un es varu apgalvot arī to, ka manā praksē ir bijuši letāli gadījumi, ja, kas ir pātrinājuši cilvēku veselības pasliktināšanos un reāli letālu iznākumu. Ja. Tie ir veci cilvēki vai tie ir jaunieši? Būtībā manā praksē 3 letālie gadījumi bija apmēram 60 gadu cilvēkiem, bet dzīvotspējīgs cilvēks, kompensētas situācijas veselībā ar viņu diagnozēm, ja? Tā kā tas bija tikai vienkārši redzama situācija, kas notiek ar cilvēku, ja, kad viņš diemžēl aiziet priekšlaicīgi. Bet tas nozīmē, ka tā ir kaut kāds kronisko stāvokļa sāsināšanās. Tieši tā. Tātad es gribu pievērst uzmanību attiecībā par blaknēm. Un runājot vispār par imūnu sistēmu, ja, kad tiek izdarīta šī injekcija, ja, kad cilvēkiem tiek iestāstīta normalitāte, šīs nenormālās augstās temperatūras. Pa 3-4 dienām nenormāla augsta temperatūra. Ja. Cilvēks, un pats smagākais variants, ka cilvēks pēc vakcīnas saslimst reāli ar Covid infekciju. Un cilvēks manā praksē un pieredzē spēcīgs vīrietis, kurš vispār veselības aprūpē īpaši tur neprasīja nekādas palīdzības, neko. Tiešām tas bija tik kliedzošs gadījums. Vakcīna Moderna, 3. dienā, viņam mežonīgi augsta temperatūra, kuru nevar vienkārši tāpat tās pazemināt. Neņem ne paracetamolu, ne ibuprofēns, nekas. Stacionārs, ja, un reāli viņam apstiprina Covid infekciju, un realitāte tāda, kad viņam tātad ir tik situācija smaga, ka tiek piedāvāts pieslēgt pie plaušu ventilatora. Tieši tā. Un sanāca tāda situācija, ka kaut kad mēs jau bijām runājuši šo faktu, un viņš neatļāva sevi pieslēgt, un viņš palika dzīvs. Manā praksē bija 3 vīrieši, kuri reāli atnāca pie manīm un pateica, es izdzīvoju. Un izdzīvoju tāpēc, ka neļāvu sevi pieslēgt pie aparāta, jo viņi zināja patiesību. Jā. To, ka tev pieliek masku un elpot uz kābekli, tā ir cita lieta. Daudz cilvēki īstenībā ļoti neizprot šīs divas situācijas. Viņi domā, ka tas ir viens un tas pats plaušu ventilators un skābekļa maska, ko tev pieliek elpot. Tās ir divas atšķirīgas lietas. Ja, ja mums mēdījos kaut kur vai sociālajos tīklos pasaka, nē, tas bija pieslēgts, tas arī bija pieslēgts, nē, viss ir kārtībā. Nevienam nav kārtībā. Mēs varbūt precizējam, ka plaušu ventilators tas nozīmē tā kā filmās rāda, ja trūbeņa mutē un tas šļauks klāt. Jā. Un aparāts pats dara elpināšanu. Realitāte ir tāda, ka tevi ielaiž mākslīgajā komā. Es runāšu vienkāršiem vārdiem. Ja? Respektīvi, cilvēks pats neelpo, ja? Un te iet stāsts par to, ka pilnīgi piekrīt Marinai Karnatovskai, ja? Un viņa nav vienīgā, protams, kas to ir runājuši, ja? Kādas devas tiek pielietotas, kāpēc cilvēkiem ir grūti elpot. Ja? Un fakti kā tādi, kāpēc viņiem ir nepieciešams vadlīnijas, kāpēc viņi būtu jāslēdz pie plaušu ventilatora.
ja, skābekļa rādītājs asinīs, ja, elpošanas grūtības, ja, bet tie visi fakti tiek tā vadlīnijās izveidoti, ja, atvainojiet dzīvot spējīgus cilvēkus, 40-gadīgus vīriešus. Ja. Es kaut kad laiku atpakaļ, man atkal iestājās pretenzijas, ja. Kas notiek? Kas notiek? Kaut kas nav. Nu, protams. Un es ļoti daudz interesējos un klausījos arī Itāļu kongresu. Protams, tā saita tika jau ātri izdzēsta, jā, kad viņi runāja par to, kad kolēģi, mēs iznīcinājuši dzīvot spējīgus cilvēkus. Sportisti mira un tā tālāk, un autopsijas uzrādīja to, ka plaušu šī ventilācija vienkārši, mēs vienkāršiem vārdiem runājot, plaušaudus, ja plaušu alveolas sadedzina, salipina, un cilvēks vienkāršiem vārdiem runāja, ja? Un viņš nedzīvo, nav viņš dzīvot spējīgs. Un doktors Furmanis, iespējams, kad ir dzirdējuši, nav dzirdējuši, bet viņš ļoti atklāti un oficiāli pateica, vienvirziena ceļš. Plaušu ventilators ir vienvirziena ceļš. Tiek veidotas situācijas, ka cilvēku apzināti vada līdz tam, lai viņi pieslēgtu pie tā aparāta. Tas ir nežēlīgs process, bet to es varu apstiprināt, jo man bija pacienti, kas reāli atnāca no stacionāra un par šīm lietām runāja atklāti. Respektīvi, es varu arī tad... Bet tāda ķēdīte tur iznāk. Sākumā mēs neārstējam. Tas ir pneumonija, ko mēs neārstējam. Tad mēs turam mājās ar augstu temperatūru, ar plaušu karstu un sagaidām, kamēr plaušu bojājam. Tad jau slimnīca, tad, kad ir skābekļa radītājs lejā. Jā. Tad iestājās vienvirziena ceļš. Un tad plaušu ventilācija, un tad ir pie Pētera. Jā, pie Pētera. Principā mums bija situācija viena, kad es uzņēmos iniciatīvu. Man tuvinieki ļoti lūdza pasakot līdzi vienai pacientei, kas nonāca stacionārā, ja? Un kura, protams, bija pieslēgta pie plaušu ventilātora. Es tuviniekiem skaidru un gaišu pateicu. Es saku, diemžēl, nebūs. Es tiešā vārda nozīmē teicu, atvadieties, jo nedzīvo pēc noņemšanas. Nē, viņiem tur skābeklis jau forši tur augšā un tā tālāk, un es saku, es saprotu jūs. Un tad bija tāda situācija, kā mana kolēģīte zvanīja uz šo stacionāru un vaicāja, tiešām bija nepieciešams slēgt pie tā aparāta. Mums ir tādas vadlīnijas, mēs nedrīkstam savādāk rīkoties. Viss, punkts. Un es viennozīmīgi varu pateikt, nemirst no Covid, ir tikai jāārstē. Bet šitas ir tas, ko es pilnībā nesaprotu. Teiksim, jebkurš santehniķis, jebkurš, tur kinooperators, jebkurš, šoferis, par ārstiem vispār nerunājot. Tieši tā, jā. Ja es kaut ko daru, un man kaut kas nesanāk. Labi, nesanāk vienreiz, tā varētu būt kļūda. Nesanāk otrais, labi, es vēlreiz nokļūdījos, bet ja es daru 3., 4., 5. taisni tāpat, un man rezultāts ir atkal slikts, tad vai tiešām nerodās jautājumi par to, varbūt, kad es kaut ko nepareizi daru šajā visā sakarā? Diemžēl ir ļoti skumji, bet man ir jāapstiprina arī fakts šis, ka arī ilgi nespēja pieņemt to, kad ir ārsti, kas mērķtiecīgi to dara un izpilda šīs vadlīnijas, acis nepamirkšķinot. Bet jautājums, vai viņi nedomā, vai teiksim, tas ir vienkārši muļķības dēļ to dara, ja viņi dara to nelietības dēļ? Es tomēr domāju, ka tas ir apzināti. Tas ir tomēr apzināti, jo ir bijušas situācijas, ja cilvēks tuvinieks interesējās, un ja tiek komunikācija ārstam ar tuvinieku ir neskaidra, ir ļoti nikna, piemēram, neko nespēja, ne jau nespēja, bet nevēlas izskaidrot, kāpēc ir tā, kāpēc ir šādi, vai
kāpēc jūs darījāt tā? Man ir bijis pacienti, es saku, kas baidās uz stacionāru braukt. Ir vesela rinda tāda, kas baidās braukt. Jo viņiem ir vienkārši bail, tāpēc, kad viņi saprot, ka viņi neizdzīvos. Jo tu nezini, ko ielaidīs tev tajā sistēmā vai vēna. Te ir stāsts par to. Runājot arī par vakcīnu blaknēm. Kā es teicu, jā, imūnsistēmas reakcijas mežonīgās ar augstajām temperatūrām, ar to, ka pievienojās pati Covid infekcija. Un šīs reakcijas nav normālas. Ja cilvēkiem tiek iestāstīts, ka tā ir normāla reakcija, bet viņi notic. Bet atcerieties, pāris gadus atpakaļ profesors Danilāns bija viens no tiem, kas teica, ka stipra imunitāte, tas ir slikti. Jā. Tad faktiski varbūt, ka šīs ir kā tas stāsts, kā tas sasaucās kopā, kāpēc viņš toreiz tā teica. Kāpēc toreiz tā teica un kāpēc šobrīd viņš mainīs savu viedokli vispār un aizgājis pavisam pa citu ceļu, jā, diemžēl, bet, ļoti daudz ir speciālisti, par kuriem es varu, man ļoti skumji, ļoti žēl, kad viņi ir pievienojušies sistēmai un pilda sistēmas pavēles. Tas ir... Nedomājot pilda sistēmas pavēles. Un ir tā, ka, ja par to saņem naudu, tad diemžēl. Redz, bet tomēr, manuprāt, ir atšķirība. Jā, teiksim, es atkal minēšu Alfredu Rubiku. Jā. Visu cieņu cepuru no šim cilvēkam, viņš tā tiešām domāja, viņš bija tiešām pārliecināts par to, ko viņš darīja. Jā, un viņš arī ar savu pārliecību dzīvoja. Visu cieņu. Kļūdījās, nekļūdījās, kāda starpība? Tā bija viņa pārliecība. Tieši tā. Jā, teiksim. Bet otra kategorija ir tie, kas to dara, teiksim, šobrīd merkantīla apsvērumu dēļ, ja, lai varētu mašīna galvenāk dzīvokli, galvenāk māja, tad dabūt smukāk sieva vai smukāk vīri. Tā ir milzīga atšķirība, un šie otrie cilvēki, viņi tiešām neizpelnās nekādu cieņu. Neizpelnās cieņu, tā ir viena, tas pat ļoti maigi teikts ir. Neizpelnās cieņu, jo, manuprāt, tā ir milzīga nodevība. Savu cilvēku, savas tautas, savu brāļu māsu nodevība, tas manuprāt, tas pat nav, man liekas, to var, pat, kā es teicu, tas ir ļoti zemisks Tas ir zemiski. Tas ir zemiski, un par to jau ir ļoti, ļoti žēl un ļoti, ļoti skumji, kad man pazīstami kolēģi, jā, iesaistās šajā visā procesā, jā, ļoti pārliecinoši par to, ka viss, jā, un šī vakcīna un viss, jā, un kaut kādā brīdī man bija, diemžēl, jāpieņem tas, ka mums šķirās ceļi šajā jomā, un tur nav variantu vienkārši, jā. Teikšu godīgi, savā prakses laikā esmu glābusi dzīvības. Šajā sakarā esmu izglābusi dzīvības un esmu cilvēkiem atvērusi acis. Tas ir pierunājies, tā kā viņš tomēr nepotētē. Tieši tā. Diemžēl ir tā, ka dažam labam droši vien, kad augšējai sistēmai tas nepatīk. Un runājot par šo, tātad mēs zinām, ka nāk represijas. Jā, un man pat bija zvans no veselības inspekcijas, arī bija situācija, jā, kad vai tiešām korekti noris šis viss process, jā, korekti noris, jā. Bet pēc tam uz praksēm, uz aprūpes veselības iestādēm nāca oficiāli paziņojumi par to, ka tiks vērstas represijas pret tātad medicīnas darbiniekiem, mediķiem, kuri atrunās vai kaut kādā veidā centīsies tātad bremzēt šo situāciju ar vakcināciju. Jā, es varu apstiprināt šo faktu, ka tāda vēstule tika atsūtīta
no Nacionālā veselības dienesta par to, ka tiks konstatēti šie fakti. Nacionālais veselības dienests var arī neslēgt līgumu un nemaksāt naudiņas. Tas atņemt ārstamistikas līdzekļus. Tieši tā, jā. Un ļoti atklātas šīs visas situācijas bija. Un pati iepazinos ar šo vēstuli, jā. Acīm redzamais, neticamais, bet fakts. To es varu apstiprināt, jā. Tāpat kā arī tās pavad zīmes, kas nāca vakcīnām, jā, un tā tālāk, kuras es lasīju un kas man vispār negāja kopā. Bet šīs represijas tiešām, jā, to es varu apstiprināt, šāda vēstule bija. Un arī pret manīm, protams, bija spiediens, ļoti atklāts spiediens. No sākuma ļoti pārdzīvoju, bet tad man arī ļoti daudz ir atbalstītāji. Un vienu brīdi es kaut kā tajā vidē ļoti jutos pamesta, bet ceļi pavērās pie citiem cilvēkiem. Un ticiet man, šajā ziņā nav pat jābūt mediķim. Ļoti daudzi bez medicīniskās izglītības sajūta un saprata, kas notiek. Ja? Un tas man lika tādu, deva spēku un motivāciju, ja? Kad es neesmu viena, kad ir cilvēki patiešām, kas saprot dziļi un izprot to situāciju, kas realitātē notiek. Un šajā sakarā es sapratu to, ka, ir jābūt uzmanīgam, diemžēl, lai tu varētu tajā vidē izturēt, strādāt un tā tālāk. Bet tie, kas ir piedzīvojuši padomi laikus, tie zina, ka partijas doktrīna ir viens un zina, kā izdzīvot. Jā. Šis process ir tik smalki izplānots, tas ir perfekti izplānots process, kad no visām pusēm tiek ieslēgts pašiznīcināšanās process. Ne tikai organismam pašam, jā, bet arī cilvēkiem kopumā, jā. Tautai. Jā. Es gribēju pieskarties pamatā arī vēl par tiešām reālajām blaknēm, jā, runājot par imūnsistēmu, jā. Ne tikai tās temperatūras ātrās, augstās, tā nav normalitāte, viennozīmīgi. Jā. Alerģiskas reakcijas, ādas reakcijas, kuras vienkārši cilvēkam, kam ir psoriāze, nenormāli sāsināja visas problēmas. Pat ar kaut kādiem tādiem, es nezinu, bumbuļveidu tādiem kā veidojumiem zemādā. Tas bija, tas bija vispār briesmīgi. Respektīvi, no imūnsistēmas, ko es varu astmas, hroniskās kaitas, astmas radās arī tiem, kam viņas nebija. Astmātiskie procesi sākās arī tiem. Tas ir smakšanas. Jā, tieši tā. Elpas trūkumi un tā tālāk. Ja mēs runājam par, dīvaini sākās procesi cilvēkiem pēkšņi nepanes pārtiku, normālu pārtiku. Tu tā kā ēd, viss normāli. Ēd to pašu ko laiku. Jā. Un sākās problēmas ar to, kad organisms neņem, vairs viņam nepatīk tas produkts un tā tālāk. Tas bija ļoti tā uzkrītoši arī, ja. Tās ātrās reakcijas, kas notikās arī ļoti sāpīgas, patiešām bija trombožu riski. Trombožu analīzes bija 4 reizes augstākas nekā viņām bija jābūt vispār. Kāju vēju trombozes. Tik liedzošs fakts, ka arī, pēc Modernas tas bija vakcīnas, sieviete nokļuva slimnīcā ļoti ātri, tagad es piemirstu, bet principā ļoti ātri, man liekas, 2 stundu laikā viņai tur sanāca tas, kad viņai bija trombs, sāka sāpēt kāja. Ja? Un secinājums bija stacionārā, ka ir trombs.
Ja, tad tā bija ļoti ātra reakcija. Un ko es pamanīju, cilvēki, kuri pastāvīgi nelietoja asins šķidrinātājus, un, teiksim, arī ar hipertenzijām, ar asinsrites traucējumiem, ar sirds saslimšanām, ja? Un tur ir vesels klāsts to medikamentu, kad pacients lieto šos preparātus, viņiem šis risks nebija tik ātrs, ja? Tad, respektīvi, bija situācijas, kad sākās aizdusa, elpas trūkums. Un, protams, pašā sākumā ārsti taisīja tos saucamos didimērus, ja? Nu, mēs runājam kā mediķu valodā, ja? Bet šie didimēri bija milzīgos augstumos aizgāja. Nu, tas ir, respektīvi, tā analīze ir tā, kas runāja par trombožu risku. Jā, tieši tā. Un, ko valdība izdomāja? Izdomāja to, ka viņa nedrīkst taisīt šos didimērus. Lieku reizi nevajag, reaģenti trūkst, kaut kas tur vēl kaut kas trūkst, ja? Liekāku reizi viņu nevajag viņus kontrolēt. Nu, tas bija tik, nu, es saku, nu, tādas situācijas bija tik ļoti kliedzošas, ja? Tā kā, nē. Runājot par šūnām kā tādām, ja, mēs runājam par trombocītiem. Tad, kad mijās milzīgas masīvas asiņošanas ar trombiem. Par šo atklāti ir runājuši arī ārsti medijos, jā, kur pasaka, nē, viens kaut kāds ir gadījums, muļķības kādas. Ļoti bieži sastopama problēma, kad tromboža risks mijās ar milzīgu masīvu asiņošanu. Tas kombinējās, tas nozīmē, ka visi tie trombocīti aiziet tur, kur, lai veidot trombus. Jā, tieši tā. Un manā praksē bija tik, viena sieviete pēc AstraZenekas kompensētas visas diagnozītes, kas viņai bija, mierīgi dzīvojās aktīva sieviete, ja? Un viņa vienkārši atrada, bet tas bija mēnesi pēc AstraZenekas viņu atrada mirušu ar asiņošanu no mutes. Ja. Un tad ļoti daudzas kaimiņienes atvēra acis un pateica, nē, un saprata, kas notiek. Masīvas asiņošanas bija cilvēkiem, kam vispār dzīvē tādas nav bijušas, ka tu reāli nevar apstādināt to asiņošanu. Un dīvainākā situācija, ka neatliekamā palīdzība atbraucot, jā, pavaicā, vai vakcinēts tu esi, un cik daudz atpakaļ, nu kādu laiku atpakaļ, jā. Un tur, respektīvi, skaidrs, jā. Bet tā noteikti ir sakritība, tas noteikti nav. Protams, kā tad? Šim cilvēkam, diemžēl, masīvā asiņošana mijās ar sirds ritma traucējumiem, ar miega aritmiju. Ļoti biežas hipertenzijas, respektīvi paaugstināti asinsspiedieni. Cilvēki, kuri vispār nav lietojuši medikamentus, respektīvi 40 gadnieki, ļoti skaisti sāka barot farmācijas industriju. Ja? Hipertenzijas nepieciešams. Tromboža risks pēc AstraZenekas sievietei tik izteikti. Sākās elpas trūkums, nespēks. Ja? Neko, mēs sākām barot industriju, sadzērām šķidrinātājus un aizgājām, aiztipinājām pēc otrās vakcīnas. Ja? Tāpēc, ka šie cilvēki ticēja. Ticēja, ka tādam jābūt, ir kliedzoši fakti par to, ka SPKC pārstāvis man vienai pacientei pateica, ja jums imūnsistēma ļoti jūtīga, jums nepieciešams vismaz 3 dienas iepriekš saņemt antihistamīnu terapiju ar sistēmiņām, sagatavojoties, jo jums viņš jādabū iekšā ir. Jādabū iekšā. Šis vārds man vienkārši visu laiku ausīs skan, bet viņš jums jādabū iekšā ir, ja jūs gribat strādāt. Un pēc tam jūs arī varat lietot antihistamīnu. Steroīdus nepiedāvāja sākumā, un lai vēl sagatavoties. Ko var SPKC centrs piedāvāt, kādu tur speciālisti strādā, ja? Būsim godīgi, ja? Šie fakti ir tik smagi un kliedzoši, ja? Līdz absurdam. Vienkārši līdz absurdam. Tātad par masīvām asiņošanām es pastāstīju, jā.
trombožu riski visi, kas mums ir sirds ritma traucējumi, ļoti izteikti arī tiem biežāki. Mirdzaritmijas uzliesmojumi, kad viss tās no ritma sirds un ir nepieciešama stacionāra palīdzība. Tas bija ļoti izteikti. Kā ar onkoloģiju? Jā, onkoloģija, diemžēl, arī sāsinājās. Diemžēl arī tas, ka man kolēģi strādāja rengenoloģijā, jā, un viņi man pateica tā, nedēļas laikā 5 jauni onkoloģijas gadījumi. Jauni, nerunājot par esošajiem. Diemžēl man jāsaka tā, ka manā praksē onkoloģijas pacienti, 2 cilvēciņi, kuri bija tieši pierādījums tam, ka pēc vakcīnas onkoloģija uzliesmoja ar tādu vilni, ka nespēja vairs sapratu tā, ka izsita no ierindas termoregulācijas centrus, augstas nenormālas temperatūras, jā, stacionārs, ilgstoši, jā, un lai gan to iepriekšējo laiku veselības aprūpē ļoti smuki tika uzturēts tās visas procedūriņas, jā, un tā tālāk, un onkoloģijas viennozīmīgi var pateikt, ka pārsināja šīs situācijas. Man ļoti, ļoti skumji, jo vienam vīrietim meita braukāja, un meita ļoti, ļoti nožēloja, ka viņa veica šo injekciju savam tēvam. Diemžēl, jā, es tajā vidē vairs neesmu, un es nezinu, kāda ir iznākumi šobrīd, jā, ar šiem pacientiem. Bet fakts kā tāds, ka, ja šīs šūnas tiek izjaukts viss tas līdzsvars, kā es teicu, katru posmiņu ņemot vērā, jā, viņš patiešām ļoti, ļoti smagi to visu procesu organismā ieslēdz. Un es tikai varu pateikt to, ka mēs jau varam veikt, jā, tur varbūt tās, labi, 1, 2, jā, injekcijas, varbūt es vairāk nepiekritīšu, bet tas jau process jau ir uzsākts. Man ļoti žēl, bet es patiešām vēlos aicināt cilvēkus domāt par to, ka tas process, šūnas neatjaunosies. Šūnu tas sastāvs, viņas neatjaunojās. Faktiski šūnas atjaunojās, bet viņas atjaunojās no esošas. Viņām informācija visa, un viņām ir izmainīta. Viņas faktiski atjaunos to, kas ir izmainīts. Jā. Viņš neatjaunos to veco. Viņš neatjaunos to saucamo cilvēks 1.0. Viņi tagad ir pateicis uz 2.0. Un viņš atjaunos to, kas būs 2.0. Nevis to. Tieši tā. Man ir jāsaka tā, ka runājam par, principā ļoti, ļoti žēl un skumji, bet centrālā nervu sistēma ļoti, ļoti tiek ietekmēta ar šo visu, jā. Manas kolēģītes no magnētiskās rezonances, mēs sazinājāmies, un viņi pateica tā, ka vakcinētajiem magnētiskajā rezonancē ļoti labi var redzēt vakcinētos, jo smadziņu struktūra ir izmainīta. Diemžēl. Runājot par centrālo nervu sistēmu, jā, gan galvas asinsrites problēmas, diemžēl jauniem cilvēkiem sākās galvas reiboņi, līdzsvara traucējumi, diemžēl līdz bezsamiņas stāvokļiem. 2 ļoti kliedzoši gadījumi pie tā, ka pie stūres cilvēks atslēdzās. Mašīna sasika lupatās, labi, ka pats dzīves paliek. Bet reāli ir bezsamaņas stāvoklis. Un it kā neko īpaši atrast nevar, jā, kaut ko meklējam, bet apstiprināt diagnozi, kā punktu pamata pēkšņi kaut kas tāds notiekās. Runājot arī par centrālo nervu sistēmu, manas kolēģītes arī var, kas teiksim, mani atbalsta, jā, agresivitāte, nervozums, nerunājot jau vispār, kad cilvēku kopumā jau ieslīgst neirozēs,
par depresijām vispār nerunājot, jā, ka tas ir ļoti, ļoti smagi. Nu, jā, tas mērķis ir arī, jā, ja tā centrālā nervu sistēma arī tiek bojāta, bet, nu, mēs saprotam, ja noris tromboža riski, jā, nu, tur jau tūlīt tas ir bojājums un viss. Mēs varam runāt arī par kuņģa zarnu trakta disbalansu. Bet tas ir tie paši visi, tas ir tās asinsrites traucējumi, ne? Jā. Ka vienīgais, ko mēs varam cilvēkiem teikt, nu, tie, kas nav vēl inicēti, ja, vai inicēti, tie to iespējams nedarīs, tie, kas to ir izdarījuši, nu, tad domājam, lūdzu, beidzot. Ja, un varbūt, ka neturpinām to darīt, atkārtot, jo labāk jau nekas nepaliks pēc nākošās devas. Ja nu vienīgi tikai, ātrāk tiksiet Pētera apskāvienos. Diemžēl. Paldies jums, Dāc, par šo brīnišķīgo sarunu. Paldies par atklātību un drosmi. Paldies, ka uzaicinājāt, jā, bija ļoti priecīga, bet, es ļoti ceru, ka mani kolēģi domās un centīsies vismaz pa citiem ceļiem, varbūt iespējams, jā, lai sevi pasargātu, jā, bet tomēr mēģināt pasargāt savus mīļos un tuvos un arī savus kolēģus un arī savu tautu. Paldies! Paldies!